Juri, kādas darbības jāveic, ja mežā ir kaitēkļi vai kaut kāda slimība? Pirmām kārtām būtu jāmeklē kāds speciālists, kurš var šo situāciju novērtēt un tad vadīties pēc viņa ieteikumiem, ko tajā var darīt. Tev ir tā bijis, ka esi redzējis kādu slimību vai kaut kādu problēmu mežā? Protams, kad problēma ir, bet manā gadījumā es pats esmu meža speciālists un man šāda speciālista konsultācija pavisam retos gadījumos būtu nepieciešama. Kas visbiežāk ir sastopams kaut kāda problēma mežā? Šobrīd numur 1 ir mizgraužu bojājumi. Ja jums ir mežā tāda ne tikai atsevišķa nokautuša egle, bet jau tādi mežu pudurīši, kur teiksim, jau veseli pudurīši, tādas jaunas, veselas, augtspējīgas egles pēkšņi ir nokautušas, tad jums ir jāsāk par šo lietu uztraukties. Tas noteikti ir mizgraužu postījums. Ja jums interesē meža īpašuma pārdošana, cirsmu pārdošana, meža apsaimniekošana, ir iespēja saņemt piedāvājumu no uzņēmuma Dižozols.